kungam, paldies slavētājiem, jā, lai Dievs ir bagātīgi sveicīgi, labu slavu mūsu kungam, jā, un domājot par pēdējās dziesmas vārdiem, es domāju, jā, eņģeļi ap tā kunga troni, kas savieno zemi un debesis, ir vairāk eņģeļi, kuriem tas ir uzticēts tieši. Viens ir tā kunga eņģelis, tas ir Ješua, jo viņš arī nosauc kā tā kunga eņģelis, ja kāds nezina. Un Ješua viens no viņu uzdevumiem bija savienot zemi ar debesīm. Ja? Es par to jau esmu runājis, neatkārtošos šodien. Un nākošais eņģelis, maziņš eņģelīts, tas ir draudzes mācītājs, kuram arī tāds pats uzdevums ir mēģināt savienot visu zemišķo ar garīgo, ja visu miesīgo ar garīgo. Tā kā sēžties, mīļie, tā kunga saldajā klātbūtnē, ir labi būt Dievu namā, tad, kad ir svētos sapulcs, prieks visus redzēt. Sveicu visus, kas skatīsies dievkalpojumu ierakstu. Un šodien arī mēs mēģināsim savienot, nu, teiksim tā, miesīgo ar garīgo vai zemišķo ar to, kas debesīs, un mēģināt vilkt kaut kādas paralēles visā tajā, mēģināt atrast kopsaucējus. Un, ja pagājušā reizē mēs runājām par Dievu, vairāk par to, ko viņš ir darījis, par Ješua, par viņu nopelnu mūsu dzīvēs un par to, pateicoties, kam viss notiek, tad šodien mēs atkal runāsim, nu, lai būtu balans, lai būtu līdzsvars, lai mēs nesasvērtos uz vienu pusi, ja, un neaizraut kaut kur šķīvi, tad vajadzīgs ir balans. Nu jā, tad mēs šodien runāsim vairāk par sevi varbūt, ja? Tā kā gan par Dievu mums ir jārunā, par mūsu kungu, glābēju un jārunā arī par sevi. Nu, un šīs dienas svētruna ir nosaukt ļoti vienkāršā vārdā, un visiem uzreiz viss būs skaidrs, varēs celties un iet mājās. Jā, svētrunas nosaukums ir uzticamie. Uzticamie. Nu, jūs zināt, ja, ka Dievs nemeklē supergarīgs cilvēks, viņš nemeklē Don Kihotus, ja? Zin, kas ir Don Kihots? Kāds ir dzirdējis varbūt, ja? Nu, lūk, un tie, kas vienatnē tur cīnās ar veidzinavām, kas tur baigos varoņus no sevis mētā un tā tālāk. Nu, lūk, un tad ir vēl daudz cilvēku, dažādi, teiksim, daudz cilvēku tipi, ja, ko mēs esam varbūt jau pieredzējuši, redzējuši savā ceļā, sastapuši, ja? Un mēs esam sapratuši, ka ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem mums gribās būt kopā, un ir cilvēki, ar kuriem mēs negribam vienkārši. Nu, mēs labāk redzam viņu sejot nekā nākot, vai ne? Un tie ir cilvēki, kurus mēs varam nosaukt par neusticamiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri, kā mēs šodien arī runājām, ja, kad mēs runājam, bet dziedājām, ja, kā šie te bezūdens mākoņi, ja, it kā liekas, nu, mākonītis, tur vajadzētu atnākt lietutiņam, ja, un kaut kādai ēnai vēl atveldzēties, ja, aiņš pāriet pāri un nekā no viņa nav, ja, nu, ir tādi cilvēki, ja, kas ir pielīdzināti mākoņiem, no kuriem nav nekādas jēgas, ja, viņi varbūt runā, skaisti un vēl kaut ko, bet tajā pašā laikā viņi klejo, ja, un ir tādi koki, kas ir bez saknēm, ja, klejojošie koki. Un mēs tādus redzējām, mēs tādus esam redzējuši šādus kokus, no līdz Meksikā mēs redzējām. Ja. Un interesanti, ka šie koki ir, nu, ar sakņu palīdzību viņi pārvietojās. Jā, viņi laiž jaunas saknes uz priekšu un tikai lēnām tā iet tālāk un vecējiem atbrīvojās, un tie koki, kas staigājošie koki, tā kā viņi savu vietu nevar atrast īsti nekur. Nu, ir arī tādi, cilvēki, kuri nespēja ielaist saknes nekur nevienā vietā, nevienā zemē, viņiem neviena zeme nav pietiekoši laba, tikai viņi paši ir pietiekoši labi un gudri, un diemžēl, jā, tās minerāla vielas, kas ir konkrētā kaut kādā vietā, viņiem neatbilst. Nu, viņu prasībām neatbilst, ja. Nu, un tās prasības, kā no kurām viņiem ir dažādas, ja. Nu, es šobrīd negribu nevienu apvainot, bet, vai uz kādu norādīt tieši, bet ir
ir dažādi iemesli, ja, kāpēc mēs viņus nevaram saukt šos cilvēkus par uzticamiem, ja, bet šie cilvēki ir kaut kādos gadījumos, viņi ir paši savu labumu meklētāji, kādos citos gadījumos viņi ir kaut kādu, teiksim, super garīgumu meklējumos, ja, un tāpēc viņi paši ir super garīgi, ja, un viņus neapmierina, piemēram, teiksim, kaut kāds tas līmenis, ja, kurā viņi tajā brīdī ir ienākuši, ja, vai kur viņi ir ieraudzījuši tajā brīdī, kad viņi ir ienākuši. Tātad Dievam nevajag supergarīgs, viņam nevajag, kā es jau teicu, šādu tipu cilvēkus, ja. Dievs meklē uzticams, ja? Viņam vajag uzticams cilvēks. Ja? Un 1. Korintiešiem 4.2 man ļoti patīk šī rakstvieta, es viņu bieži esmu citējis, un es šodien uz viņus gribu balstīt šīs dienas pārunas, šīs dienas svētrunas, pārdomas. 1. Korintiešiem 4.2, kur apostols Pāvils raksta korintiešiem, ka no namturiem galvenām kārtām prasa, lai tie būtu uzticami. Ja? Kā vai, tas būtu viens un tas pats, ja. Tad no namturiem, un zināt, ja ir rakstīts, ka mēs esam svētā gara templis, ja, arī to Pāvils saka korintiešiem, ja, un draudz ir svētā gara templis, un tad mēs esam šie namturi, ja. Mēs esam atbildīgi katrs par savu namu, ja, un mēs esam atbildīgi par draudz, kas ir kopīgais nams priekš tā kunga, ja, jeb priekš svētā gara. Ja? Jo draudz ir svētā gara templis, un mēs esam svētā gara templis. Un mēs esam šie namturi. Mēs esam šie namturi, un Dievs no mums gaida, lai mēs būtu uzticami. Lai mēs būtu uzticami. Tas ir tas, ko Dievs meklē. Un šeit ir svarīgi, kad Dievs runā par uzticību, ir jāsaprot, ka uzticība ir, viņi sevi iekļauj ļoti daudz, teiksim, tādas nianses, ja? Jo tā pati ticība, par ko Bībelē daudz runās un ko mēs arī runājam, tici vai ticēt, tā arī ir uzticība, jeb uzticēšanās, ja? Mums faktiski ir iztulkots kā paļaušanās, ja? Ja es neuzticos cilvēkam, es nevaru uz viņu paļauties. Ja es uzticos cilvēkam, es uz viņu paļaujos, ir tā. Ja es ticu Dievam, es uz viņu paļaujos, ja es neticu Dievam, es uz viņu nepaļaujos. Saprotiet, ja? Un tieši tāpat, kad mēs runājam par uzticību, Dievs, principā par uzticību, tad Dievs, vai arī mēs to saprotam Dievu vārdā, kad ticība, uzticība, tā ir uzticība mums, kā viens otram, ja, kā ticīgs brālis brālim, brālis māsai, ja, uzticēšanās, ja, draudzē viens otram uzticēties. Un šeit mums jāpārdomā, vai mēs varam viens otram uzticēties, cik lielā mērā mēs varam uzticēties. Ja. Tāpat tā ir uzticēšanās, kad vīrs uzticās sievai, sieva uzticās vīram. Ja. Tā ir uzticēšanās. Es uzticos savai sievai, jo es zinu, ka viņa man nekad nepievils. Es ceru, ka viņi arī vismaz daļai uzticās. Jo, kad es saku, nevajag atgādināt man katru pusgadu, jā, tad, ja es teicu, ka es izdarīšu, tad es izdarīšu, jā. Nevajag man tik bieži reiz pusgadu atgādināt. Bet tu man uzticies. Es ceru. Jā, jā, un vēl, ja mēs runājam par uzticību vai par uzticību vai uzticēšanos, ja, tad, kā es jau teicu, tā ir uzticēšanās draudzei, par to, vai cilvēks spēj uzticēties draudzei, draudzes mācītājiem, ja, draudzes mācībai, vai viņš spēj uzticēties, jo šeit arī ir, kad cilvēks ienāk jau ar kaut kādiem saviem, uzstādījumiem, viņš ar kaut kādu savu pārliecību ienāk, tad ir ļoti grūti, šo cilvēku, ja viņš ir visu mūžu nodzīvojis, piemēram, līdz tam brīdim viņš ir nodzīvojis kaut kādos noteiktos apstākļos, noteiktā pārliecībā, nesauksim mēs to obligāti par ticību, bet pārliecību, ja? Tad ir ļoti grūti viņu pārliecināt par kaut ko pretēju. Ir ļoti grūti, ja? Un viņš ienāk, viņš mēģina mūs pārliecināt, viņš mēģina mūs izmācīt, mēģina mūs nolikt uz pareizām sliedēm, un ja tad, kad viņam neizdodas, viņš aiziet projām, ja? Kaut kādos gadījumos paņemot līdzi dažus cilvēkus, ja?
dažos gadījumos vairāk cilvēks. Ja? Nu, ir tādi sliktāki gadījumi, kad paņem līdzi varbūt pusdraudz, ja? Vai lielāko daļu no draudzes. Ja? Atkarīgs no tā, cik cilvēkiem ir, teiksim tā, apstulbotas acis un ausis. Ja? Cik viņiem ir makaroni sakarināti un tā tālāk. Es runāju par veselīgām draudzēm. Es nerunāju par teiksim, tiem, kas spēlē draudzēs, es nerunāju par tiem, kas nu, teiksim, ir arī, protams, vilki, vilka avi brēbēs arī. Es nerunāju, es runāju par normālām situācijām. Ja? Nu, un tāpatās par, ja mēs runājam par uzticēšanos, tātad uzticēties draudzē kā tādai, draudzes mācībai, un uzticēties Dievam, un tāpat arī uzticēties ir svarīgi, ko Dievs gaida no mums, ja mēs runājam par uzticēšanos. Ja, ka, ja mēs sakam, es ticu Dievam, vai uzticos Dievam, tad nevar būt tā, ka es ticu Dievam, vai uzticos Dievam, un savukārt draudz man nav vajadzīga. Tā ir maldu mācība, tā ir maldu ticība, jo draudz ir Dieva iestādījums, jeb Dieva nodibinājums. Dievs nodibināja draudzi, ja? Mateja, ja nemaldos, 16. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, viņš saka Pēterim, tur, kur viņš prasa Pēterim, beigās, kur viņš prasa Pēterim, vai tu man mīli, un tad viņš saka, gan man savas. Un tad, kad Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā, kad viņš saka, tu esi Pēters, ja? Un es uz tevi celšu savu draudzi. Ja? Tad Dievs cels savu draudzi. Draudze ir, ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt to, ka draudze bibliski, es jums divas raksturvietas minēju, ir Dieva nodoms, Dieva nodibinājums. Un ja es ticu Dievam, tad man ir jābūt draudzes loceklim, man ir jāuzticās draudzē. Ja es ticu Dievam, ja uzticos Dievam, tad es uzticos arī draudzē. Ja? Loģiski tas ir. Tāpēc, ja mēs šeit skatāmies, vēlreiz atgādījumi, ka kāds cilvēks saka, ka viņš tic Dievam, bet draudz viņam nav vajadzīga, tā ir maldu ticība, tā ir maldu mācība. Tā nevar būt. Tā nevar būt. Es nerunāju par izņēmumu gadījumiem, ir vienmēr izņēmumu gadījumi, ja? Tur ir, piemēram, Jānis atradās izsūtījumā Patmas salā. Ja jūs nonāksiet uz vientuļas salas un tur būs tikai šimpanzes mērkaķi, ja? Tad jūs neko nevarēsiet tur nekādu sabiedrību atrast un jūs būsiet viens. Ja? Un ja arī uz šīs vientuļās salas, ja arī pienāks tas brīdis, kad būs jāaizmieg, tad jūs aizmigsiet ticībā, paļāvībā un jūs neesat, teiksim, atskaitīts. Ja? Bet atskaitīti visi ir tie, kā es jau teicu, tie ir Don Quixote, tie ir supergarīgi, jeb vēl mēs viņus varam nosaukt par lepniem, nepakļāvīgiem cilvēkiem, vēl mēs viņus varam saukt par āžiem. Ja? Dievs tādus nemeklē. Viņš meklē tos, kuri ir pazemīgi, ar pazemīgu sirdi, ja? Kuri nāk, atzīstot savu stāvokli, nāk, lai uzticētos Dievam, lai atdot savu dzīvi Dievam. Un Dievs tādus meklē. Tad viņš meklē tos, kas viņam uzticēsies, tie, kas paļausies uz viņu. Ja? Nu, un kā es jau teicu, jā, Dievs meklē arī cilvēkus, es gribu atgādināt, kuri būs uzticami ne tikai, teiksim, kā mums liekas, ja, skaisti runās vai vēl kaut ko, ja, bet kur būs uzticami visās lietās. Tas nozīmē, ja cilvēks ar vārdiem kaut ko apliecinās, lai viņš to arī dara, darītu. Nevis tā, ka viņš sola vienu, bet nedara to, ja, vai dara visam kaut ko citu. Viņš meklēs cilvēks, Dievam ir svarīgi tādi cilvēki, kuri ir uzticami visās lietās. Ja? Un vēlreiz pieminēšu, jau mazliet pieminēju, un arī finansēs. Ja? Arī finansēs. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss tas, kas ir rakstīts attiecībā uz finansējumu vārdā, tas arī tas,
kas Dievam interesē. Šodien neiet runa par finansēm, es par to nerunāšu, bet vienkārši mēs katrs varam sev pārbaudīt. Ja? Un tad, kad Dievs Malehijas grāmatā saka, un tad pārbaudiet mani, ja? Vispirms esiet godīgi, esiet uzticami, un tad pārbaudiet mani. Jo, ja mēs esam attiecībā uz Dievu, ja mēs esam, teiksim tā, neusticami, ja? Tad nav ko brīnīties, ka Dievs neatbild uz kaut kādām lūkšanām, ja? Kad kaut kādās dzīves sfērās es neesmu svētīts. Ja? Tas viss ir tieši atkarīgs no manas paļaušanās, no manas uzticēšanās. Tāpēc, ka uzticēšanās viņa nav vienpusēja. Uzticēšanās ir divpusēja. Tā ir divpusēja kustība, teiksim, tā ir divpusēja darbība. Es uzticos tev, tu uzticies man. Nevar būt tā, ka es tev uzticos un tu man neusticies. Uzticība tiek nodibināta appusēji. Tā ir uzticēšanās. Es uzticos tev, tu uzticies man. Nevar būt tā, ka es visu laiku uzticos tikai tev, bet es esmu neusticams. Tā nevar būt. Uzticība, viņa nostabilizējās abos virzienos. Solīt pa solīti. Tā ir uzticēšanās. Un par šādu uzticēšanos, par šādu stipro uzticēšanos Dievs arī runā. Ja? Tātad uzticēšanās, paļaušanās, tā ir ticība. Ja? Un Ebrejiem 11. nodaļā 1. pantā tā ir rakstīts, ka tā ir stipra paļaušanās, jeb ticība. Tā ir stipra paļaušanās, jeb stipra uzticēšanās. Tā ir ticība. Ticība, tā ir uzticēšanās. Uzticība, mēs uzticamies Dievam, Dievs uztic mums. Ja? Atcerieties šo rakstvietu, kur ir rakstīts par teiksim, šo te godīgo kalpu, ja? Ko Dievs atradīs. Ja? Un rakstīts, ka ja viņš būs uzticams šis kalps, ja? Mēs kā kalpi, kas strādājam, uzticam Dievu drogu, tad Dievs mums dos uzticēs vēl vairāk. Ja mēs esam neusticami, tad viņš mums neko arī uzticēt nevar. Ir tā. Ļoti vienkārši. Tāpēc nevajag apvainot varbūt Dievu kaut kādās lietās, ja es pats esmu tāds, kāds es esmu. Ja? Un labākais ir tas, ka, ja es saku, es esmu tāds, kāds es esmu. Ja? Es esmu tāds, kāds es esmu. Zini, ko tas nozīmē? Es jums tādu noslēpumu pateikšu. Es esmu tāds, kāds es esmu. Kurš tā ir teicis? Es esmu teicis tā. Tas nozīmē, es jums iztulkošu latviski, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, es netaisos mainīties. Es savā dzīvē neko netaisos mainīt. Jā. Paldies Dievam, viņam ir instrumenti. Jā, viņš man mainīja. Jā, un tagad es saku, ka ir jāmainās visu laiku. Un tie, kuri nemainīsies, ir tiem, kuriem runa ir par draudzēm, par cilvēkiem, respektīvi, kuriem nenotiks nepārtraukt reformācija, tā ir problēma. Iesāksies stagnācija, un tikko iesākās stagnācija, tad sākās problēmas. Tāpēc visu laiku ir jāmainās, jāprogresē, tāpēc arī ticība visu laiku pieaug. Ja? Vēlreiz atgādināšu. Ticība tā ir uzticēšanās, paļaušanās. Kad runā par sinepi graudību, viņš saka, ja jums būs ticība kā sinepi graudīņš, par ko ir runa? Mazās lietās sāk uzticēties, saprotat? Un tad jūs varēsiet kalnus gāzt. Paies laiks, un jūs varēsiet kalnus gāzt. Ļoti vienkārši. Solīt pa solītīm, mazās lietās, nākošās lietās uzticami. Un tādā veidā arvien vairāk un vairāk. Viss. Lūk, ticība tā ir uzticēšanās, paļaušanās. Mēs tiekam dziedināti ticībā. Ja? Mateja 9.22, tur ir, 9. nodaļā, tur ir aprakstīts par šo te sievieti. Un vēl tur ir viens gadījums, ja? Tālāk ir aprakstīts, kur viņš saka, tava ticība tev ir palīdzējusi, tava ticība tev ir dziedinājusi. Ja? Esi brīvs vai brīvi no savas slimības, no savas kaitas. Ja? Tu ticībā esi saņēmis to, ko tev vajadzēja, to, ko tu lūdzi. Ticība, uzticēšanās, paļaušanās.
Starp citu, vēl tāda, vienkāršā tās manas pārdomas pirms vēl dievkalpojuma, es domāju, vēl par to par ticību, ja mēs runājam un uzticēšanos. Ir tā, kad, pieņemsim, cilvēkam ir vajadzīgi, viņam viss ir kārtībā. Viņš ir draugs loceklis, viņš ir uzticams, draugs loceklis uzticams, finansēs uzticams. Un šim cilvēkam ir nepieciešama dziedināšana. Un cilvēks lūdz, dziedini man. Dievs ir dzirdējis, ar pirmo reizi viņš jau ir dzirdējis, kad es viņam lūdzu dziedināšanu. Kungs, dziedini mani. Ja es uzticos Dievam, vai man viņam būtu jāprasa 2 reizes, vai 3 reizes, vai 4 reizes? Ar 1 reizi jāpietiek, ne? Jo es taču uzticos. Tātad es 1 reizi lūdzu, un pēc tam, kas man seko? Pateicība. Un es viņam pateicos. Lūk, tā ir uzticēšanās, tā ir ticība. Turpmāk sieviņi, kad tu man vienreiz pateiksi kaut ko, tad tu saki, es tev pateicos, ka tu jau izdarīji, un es reiz skriešu mudrīgi izdarīt. Ja? Redzat, es nemācu manipulēt, es jums mācu ticēt. Ja? Es jums mācu ticēt. Tā ir ticība, ja? Kad mēs pateicamies, es tev pateicos, debes tēvs, ka tu esi dzirdējis man lūgšanu, un tu man esi jau dziedinājis. Ka tu man dziedinās. Lūk, tā ir ticība, tā ir uzticēšanās, kad es uzticos. Ja es viņam 2 reizes, 3 reizes un katru dienu, tad tas nozīmē, ka es īsti neuzticos. Vai viņš ir dzirdējis man lūgšanu, vai viņš darīs kaut ko, vai viņš nedarīs. Lūk, uzticēšanās, ja? Tāda ticība tev ir palīdzēt. Un tāpat mēs esam, mēs tiekam glābti ticībā, ja? Romiešiem 10. nodaļa, no 9. līdz 11. pantam, es gribu izlasīt šos te dažus pāns. Mēs tiekam glābti ticībā. Mēs šodien runājam par ko? Par uzticēšanos, ja? Jo, ja tu, no 9. panta, Romiešiem 10. nodaļa no 9. panta. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Ješua Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo raksts saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Kad mēs skatāmies jau šādā griezumā šos te vārdus, ja, kas ir ticība un paļaušanās, mums šie panti, šī rakstu vieta jau visam savādāk atverās. Ir tā. Jo, ja tu ar savu mutu apliecinās Ješua par kungu un savā sirdī ticēs, tad savā sirdī paļausies, ja, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Tas nozīmē, ka tu paļaujies uz augšām celšanos, tu tic uz augšām celšanos. Tad, kad Abrahāms, kad viņam bija Īzāks jāupurē, tad viņš ticēja, ka Dievs viņu var augšām celt no miroņiem. Tāpēc viņš ticībā to darīja, saprotiet. Ja viņš nebūtu pārliecināts, ka Dievs viņu augšām cels, viņš to nebūtu nekad darījis. Lūk, kāds ticības solis. Kāds ticības ir uzticēšanās solis, ja? Jo ar sirds ticību panākam taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Tātad ar sirds ticību panākam taisnību. Šeit neiet runa par manu taisnību. Šeit iet runa par Dieva taisnību, par tā kunga attaisnošanu. Par to, ka pierādījums, ka mani nodarījumi ir piedot. Par to, ka mana aplamā dzīve, viss, ko es esmu sastrādājis savā dzīvē, kad es nāku pie Dieva un es saku, kungs, piedod. Ja? Bieži ir tā, ir gadījumi, teiksim. Ja? Sieviete ir, tā ir sanācis, ir izdarīts aborts. Un tā ir viena no lietām, ko sieviete, kad viņa nāk, kad viņa kļūst ticīga, viņa nāk pie Dieva. Un tā ir tāda lieta, kas velkās līdzi, un ir ļoti grūti noticēt Dievam, ka Dievs to ir piedevis, ka sieviete ir veikusi šo te abortu. Ja? Jo aborts, jūs zināt, kas ir aborts, ne? Tas ir pielīdzināms nogalinājums.
Ja? Un kad tu apzinies, ka tu esi slepkava un nāc pie Dieva, tad ir ļoti grūti pieņemt šo Dievu attaisnošanu, kad viņš saka, tev ir piedots, tu neesi slepkava. Saproti? Grūti, ļoti grūti. Ja? Un šeit ir tieši tas pats, kad tu uzticies Dievam, ja? kad tu esi atdevusi Dievam visu šo te smagumu, kas bija tavā sirdī, tad šī te paļaušanās un uzticēšanās tevi attaisno. Ja tu paļausies, lūk, tā ir ticība, ka tu paļaujies, ka tas, ko Dievs tev ir piedevis, kad viss, kas ir bijis, ka tas ir nolīdzināts, tas ir aizmirsts. Un tā ir taisnība, tā ir attaisnošana. Par to šeit iet runa, jo sirds ticību panākam taisnību. Dieva taisnība, Dievs saka, tu esi attaisnots, tev ir piedots. Lūk, tā ir taisnība. Par tādu taisnību šeit iet runa. Ja? Un ar mutes liecību pestīšanu muta pēc tam apliecinās. Tas, kas cilvēkam ir sirdī, tas pēc tam, protams, būs uz lūpām. Ja? Un šeit, ko tu ar savām lūpām pēc tam apliecinās? Ko tu apliecinās? Tāpēc var ļoti labi noteikt pēc cilvēka runas, ja? Var noteikt par to, vai viņa sirds ir paļāvīga, vai viņš tic Dievam, vai viņš uzticās Dievam, Dieva attaisnošanai, Dieva taisnībai, ja? Vai arī viņš netic. Ja? Kāds ir viņa sirds stāvoklis? Jo ar sirds ticību ir panākama attaisnošana. Tas nozīmē viss bez grēka, viss piedod. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Pārfrāzēsim, jo raksti saka, ka neviens, kas uz viņu tic, jeb kas tic viņam, kas uzticās viņam, nepaliks kaunā. Ļoti vienkārši. Vai ne? Vēlreiz atgādināšu, ka ticība, jeb uzticēšanās, ir divpusēja, kustība divpusēja darbība, abās pusēs. Ja? Mēs uzticamies Dievam, jo vairāk mēs esam uzticami Dievam, jo vairāk Dievs var uzticēties mums. Uzticēt mums un uzticēties. Daudz, kad nāk pie Dieva, vai arī nāk draudzē, viņi nāk saņemt. Bet viņi nenāk atdot. Un ja mēs nākam tikai saņemt, tad ir problēma. Tāpēc, ka mēs nākam ar to, kas mums visiem ir sakrājies, ar to, ar ko mēs esam pilni. Es šeit runāju par cilvēkiem, kas ienāk draudzē. Ja, kas ienāk draudzē. Es nenāju par šobrīd varbūt par mums, ja, tik daudz, kā es runāju par cilvēkiem, kas ienāk, viņi ienāk ar to bagāžu, kas viņiem ir sakrājusies. Viņi ienāk. Un viņi grib saņemt. Viņi grib saņemt pieņemšanu, mīlestību, viņi grib saņemt dziedināšanu, vēl kaut ko. Viņi grib saņemt. Bet problēma ir tā, ka viņi negrib atdot. Paļaušanās ir divpusēja, uzticēšanās ir divpusēja. Ja mēs Dievam neko nevaram atdot, mēs neko arī nevaram saņemt. Mēs esam pilni, kā pilni trauki, mēs atnākam kā pilni, teiksim, podiņi ar vāciņiem, ja? Un mēs vēl varam pateikt, ka teiksim, ar mani viss ir kārtībā, un no Dieva, nezinu kāpēc, neko nevaram saņemt. Dievs mums neko neuztica, nevada, nerad nekur. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neiztukšojamies. Mums ir jāiztukšojās. Tas nozīmē, kāpēc cilvēks nevar iztukšoties? Ziniet, ir vēl tā, ka kāpēc viņam ir nepieciešama sabiedrība? Kāpēc cilvēkam ir nepieciešama draugi? Ar kādu vajag izrunāties, vai ne?
kādam vajag izliet to, kas ir sirdī iekšā. Ir ļoti grūti staigāt ar to smagumu, kas ir sirdī, ja tev nav kam viņu izrunāt. Lūk, un ja cilvēks atnāk draudzē, nāk pie Dieva, un viņš nespēja uzticēties ne draudzē, ne Dievam, kā labākajam draugam. Tāpēc, ka nav labākais draugs. Nav labākā drauga. Nav. Cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Iemesli ir dažādi, kāpēc tā ir, bet cilvēks neatverās. Viņš neatdod Dievam, draudzē neatverās. Kad tu viņam prasi, kā tev iet, viss ir kārtībā, smaida un tā tālāk, ja? Bet izrādās pa nedēļu viņam iet slikti. Un tā līdz nākošai svētdienai. Ja? Cilvēks nāk, meklē atvieglojumu, nāk, meklē Dievu palīdzību, draudzes palīdzību, bet cilvēks neatverās. Viņš neiztukšojas. Cilvēkam ir jāiztukšojas. Nevis jāgaida vai jādomā, ka tagad viņš ir atnācis tādā vietā, kur tagad viņi tur apbērs, ja? Apbērs bez mazā svētībām. Ja? Vēlreiz. Cilvēkiem ir dažādas vajadzības. Ja? Dvēselisks, garīgs, ja? Fizisks vajadzības. Ja? Un tad, kad ar šo cilvēku mēģina parunāt, tad izrādās, ka šis cilvēks nav gatavs vispār neko atdot. Viņš nav gatavs nevienam, tā īsti piedot, ja? Bet viņš gaida, kad viņam tiks dots. Cilvēkam tā nasta, kas viņam ir, ja? Viņi ir jāatdod. Tie ir kādos gadījumos tie ir grēki, ja? Lielākā daļa gadījumos tie ir kaut kādi grēki, ja? Kurus cilvēks varbūt pat neuzskata par grēkiem, viņš, protams, neapzinās, ka tie varētu būt grēki, ja? Bet tās ir smagas nastas, ar kurām cilvēks iet, un viņam nav neviens, kam varētu uzticēties, kam varētu atdot, ja? Un viņš neuzticās Dievam, lai gan viņš saka, ka viņš tic Dievam, bet viņš neuzticās. Neuzticās mācītājiem, ja, kurš ir arī Dievu iecelts, eņģelis, kas varētu savienot to, kas ir uz zemes, ja, šī cilvēka, problēmas, ja, atdot viņas Dievam, palīdzēt atdot un vietā saņemt svētības, ja. Bet kamēr cilvēks neatverās, kamēr cilvēks to neizdarīs, tikmēr, diemžēl, neko iedot viņam gribās jau iedot, bet nevar iedot. Ja? Nevar iedot, tāpēc, ka cilvēks ir kā pilns trauciņš ar vāciņu, ja? Un šis vāciņš jāņem nost, un šis trauciņš ir jāiztukšo. Ja? Un, ja mēs nākam pie Dievu, iztukšojamies, tad mums atbrīvojās vieta, kuru var piepildīt. Jo vairāk mēs iztukšosimies, jo vairāk Dievs varēs mums piepildīt. Jo tukšāks trauks, jo vairāk varēs iepildīt. Ļoti vienkārši. Es atgādināšu, ka tas attiecās uz visu pilnībā. Kā es jau teicu, nāk cilvēki ar savu mācību, ar savu pārliecību, un nāk viņu pilna ar to, ko viņi dzīvē ir sakrājuši. Ja? Un, ja tas netiek atdots, tad neko saņemt praktiski nevar. Un tad ir viena raksturvieta, kuru es gribu šodien nedaudz savādākā griezumā jums pasniegt. 2. ķēniņa grāmata, 4. nodaļa no 3. panta. Visi zina šo raksturvietu, kad es pateikšu, ko tur ir stāsts. Ja? Stāsts ir par atraitni un par to, ka viņi bija parādā, un atnāca pravietis, un viņš viņai liek aizņemties traukus no kaimiņiem, un viņi dabū daudz traukus, un viņai 2 dēli. Un viņai visi šie trauki tiek piepildīti. Ja, un viņi tiek padot trauks, un kamēr trauka bija, tikmēr eļļa līja. Atcerieties, ja šo raksturvietu, kas ir lasīju. Es izlasīšu īsi. Un tad mazliet tādā citā šīs dienas griezumā, šīs dienas vārdu griezumā paskaidrošu līdzības, ko es šeit ieraudzīju.
pirms es lasīšu, es gribu atgādināt, ka Dievam, jeb Dieva namā ir trauki godam un trauki arī negodam. Tā ir rakstīts. Ja? Un mēs gribam būt trauki godam. Ja? Un draudzes locekļiem ir jābūt traukiem godam. Ja? Un šeit mēs varam salīdzināt sevi ar šiem te traukiem. Draudzes locekļi, mēs katrs esam kā trauks. Katrs kā trauks. Otrā ķēniņa grāmata 4. nodaļa no 3. pānta. Tad viņš sacīja, pravietis, ja? Ej un aizņemies sev traukus no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšus traukus. Un nelūdz to par maz. Un tad ieej namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem. Un sāc lieti visos tajos traukos, un to, kas ir pilns, liec pie malas. Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem. Un tie viņai pienesa traukus, bet viņa pati tikai pildīja. Un, kad trauki bija pielieti pilni, tad tā sacīja savam dēlam. Pasniedz man vēl vienu trauku, bet tas viņai atbildēja, vairāk neviena tukša trauka nav. Tad eļļa apstājās plūst. Trauki jau tur bija, tie bija jau pilni. Ja? Tikko trauku vairāk nav, tikko tukša trauku vairāk nav, tā eļļa pārstāja plūst. Tad šeit es redzu to kā līdzību draudzē. Sieviete vai jaunavu vienmēr ir simbolizējusi draudzi. Un trauki, ja ir rakstīts, ka mēs esam kā trauki, ja Dieva namā ir daudz trauku godam, trauku negodam, tad mēs kā draudze, kā šī atraitne, ja? Kāpēc atraitne? Tāpēc, kad mēs visi esam bijuši, ja? Un liela daļa vēl ir, ja? Draudzes, ja, viņas ir aprecējušās ar citiem vīriem, ne īstajiem. Ja? Un kamēr viņš nenomirs, tikmēr viņa nebūs brīva. Tad nomirst vecais elku dievs, ja? Draudze ir brīva, ja? Draudze tāds sieva, un viņai ir vajadzīgi trauki. Trauki ir no dažādām vietām. Mēs nākam no dažādām vietām, mēs esam šie trauki. Un, kad mēs esam šie tukšie trauki, tad mēs nākam draudzē, un šie dēli līdzībā kā kalpotāji, ja, draudzes kalpotāji, pildi šos traukus ar eļļu. Tā ir pareiza mācība, ja. Tas ir svētais gars, ja. Un tādā veidā mēs tiekam piepildīti. Par ko es stāstu par to, kamēr mēs kā tukši trauki nākam, mūs visu laiku nepārtraukti varēs piepildīt. Tad, kad būs trauki pilni, eļļa pārstāja plūst. Tas nozīmē, ka mums vienmēr vajag vēl. Tas nozīmē, ka mums ir visu laiku jāatzīst tas, ka mums trūkst, ka mēs gribam. Un nav tādas situācijas, kad mēs esam, kad mēs esam tādā līmenī jau, ja? Kad nebūtu nekas vairs jāatdod. Tā nav. Visu laiku kaut kas ir, kaut kas sakrājās, kas ir jāatdod. Un tikko mēs to atdodam, tā atkal eļļa plūst iekšā. Dievam vajag tukšus, ja, traukus, jeb uzticams traukus. Lūk, ko Dievs meklē. Viņš meklē uzticamos. Tie, kas ir tukši, jeb kas iztukšojās. Ja? Tāpēc Mateja evaņģēlijā, tajā saucamajā kalnas predikī, Ješua saka, ka svētīgi ir garā nabaga, jo viņiem pieder debesu valstī. Tālāk viņš saka, svētīgi ir izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Šeit es vēlreiz gribu atgādināt par taisnību. Tātad svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Par kādu taisnību šeit iet runa? Viņš man pagrūda, tas nav taisnīgi. Ja viņš man atņēma kaut ko, tas nav taisnīgi. Viņam iedeva lielāko daļu, man palika mazākā daļa. Tas nav taisnīgi. Es gribu, lai visiem ir taisnīgi. Es gribu, lai man arī tikpat, cik viņam ir. Nē, iet runa šeit par Dievu taisnību. Es gribu atgādināt to raksturvietu. Mēs esam viņu lasījuši, ja? Atgādināt no Romiešiem 4. nodaļas, kur Abrahāms uzticējās Dievam. Tātad
Romiešiem 4. nodaļa no 20. līdz 22. pantam. Dieva apsolījumu Abrahāms neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēja arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Pēc kā zinās Abrahāms? Pēc kā? Pēc attaisnošanas, pēc Dieva taisnības. Lūk, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko ir solījis, spēja arī darīt. Tāpēc viņam tas tika pielīdzināts par taisnību. Nevienā vietā, zinot, kāds ir Abrahāms, ja, Dievs viņam nevienā vietā nav pārmetis par augdievību vai par kaut ko tādu. Abrahāms uzticējās, gāja tur, kur Dievs viņam lika iet, nezināmā virzienā. Viņš izietams izēt no savas tēva zemes, no savām paražām, no savām tradīcijām, no sava elku pielūgsmes. Izēt. Un viņš vienkārši uzticējās, izgāja, un nevienā vietā mēs neredzam, ka Dievs viņam kaut ko pārmestu. Tāpēc, ka Abrahāms uzticējās, Dievam, un caur to viņš ir attaisnots. Lūk, viņš ir attaisnots. Romiešiem 10. nodaļā, ko mēs jau lasījām, kur ir rakstīts ar sirds ticību panākam taisnību. Un 11. pantā ir teikts, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Lūk, Abrahāms paļāvās uz Dievu, pilnīgi pārliecināts, ka tas, ko Dievs ir teicis, ka viņš to arī izdarīs. Ja? Un Dievs teica, ka viņš viņu ievedīs zemē, ja? Izvedīs no turienes, ievedīs zemē, tikai viņam ir jāiet tur, kur Dievs viņam rādīs. Un viņš uzticējās. Un Dievs to viņam ir pielīdzinājis par taisnību. Nu, un šeit ir svarīgi, vai mēs, teiksim, šīs dienas vārdu kontekstā, kāda ir mūsu nostāja uz to, vai es esmu tāds, kāds es esmu, vai es gribu mainīties, vai es gribu kļūt uzticamāks, vai tu gribi būt uzticamāks, vai tu gribi kaut ko mainīt, vai tu gribi kaut ko saņemt vairāk varbūt savā dzīvē, varbūt tu gribi tuvāks attiecības ar Dievu, varbūt tu gribi vairāk viņu sajust. Uzticēšanās ir apusēja. Uzticēšanās, tā ir apusēja kustība. Jo vairāk tu Dievam, jo vairāk Dievs tev. Pirmo soli Dievs ir jau spējis. Viņš ir atdevis, kā jau šodien man sieviete teica, viņš ir atdevis savu dēlu. Ješua Mesiju, krusta nāvē. Dievs ir pirmo soli izdarījis. Tālāk ir mūsu solis. Un tā solīts pa solītim. Mēs kļūstam tuvāk, jo vairāk mēs iztukšojamies, jo vairāk mēs tiekam piepildīti. Lūk, jo Dievs meklē uzticamos. Lūkas 9. nodaļā, 23. pantā, Ješua, viņš saka uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Jā, lai staigā man pakaļ. Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā, 3. pantā, un arī 4. viņš saka, ka avis klausa Ješua balsī un seko viņam. Avis klausa viņa balsī un seko viņam. Kāpēc? Tāpēc, ka avis uzticās. Viņš dzird viņa balsi, uzticās viņam un seko viņam. Ja es neuzticos, vai es varētu sekot? Nevarētu. Pēc kā atpazīst, šeit mēs varam skatīt, labi, tagad mēs varam nestīties uz sevi, bet pastīties apkārt paskatīties. Pēc kā mēs varam atpazīst avis un āžus? Jā.
Nu jā. Ļoti vienkārši. Tātad, ja kāds grib man sekot, tad tās, lai aizliedz sevi, lai mainās, lai kļūst uzticams ne tikai skaistos vārdos, bet uzticams draudzei, uzticams viens otram, ja? Un tad viņš varēs runāt par to, ka viņš ir uzticīgs man. Ja? Un tā ir avs, kas aizliedz sevi, kas uzticās un staigā, ir Ješua sekotājs. Ja? Tad no mums, kā no uzticamiem, Dievs gaida, lai mēs iztukšojamies un lai mēs esam uzticami. Un tad mēs varam staigāt, jeb sekot kungam Jēzum Kristum. Bez iztukšošanās mēs nespējam būt viņa sekotāji. Mēs pilni nespējam viņam sekot. Mums ir jāiztukšojās, lai viņš mūs var piepildīt, lai mēs varam dzirdēt viņu vārdu un lai tad mēs viņam varam sekot, būt viņa sekotāji. Un tad mēs būsim draudzes locekļi, tad mēs būsim uzticami visās lietās. Tikai tad. Ješua vārdā, vai ne? Amen? Amen. Tātad šīs dienas tēma uzticamie, un es ticu, kad tas dod mums visiem kā tādu pārdomu vielu par to, cik kā es, personīgi katrs mēs par to domājam, ja? Cik es esmu iztukšojies, cik man vēl būtu jāiztukšojās, un cik man ir jāpārskata tas, cik es esmu uzticams draudzē un uzticams Ješua kungam, ja? Lai es būtu viņa sekotājs. Dievs meklē uzticamos. Ješua vārdā. Esiet svētīti. Esiet uzticami viens otram, uzticam sievas vīriem, vīri sievām, ja? Uzticam brāļiem un māsām. Esam uzticami. Sākam ar mazām lietām, un ar vienu jūs redzēsiet, kā uzticība savā starpā pieaugs. Un viss šīs saites, savā starpā uzticamības saites, svētajā garā, viņas nostiprināsies. Un tādā veidā arī mēs stiprāk un stiprāk būsim pieķērušies savam kungam. Amen? Esiet svētīti.